Man ļoti patīk strādāt. Vienkārši cilvēkiem vajag darīt to, kas cilvēks grib strādāt, lai viņš iet uz priekšu un strādā. Jā. Ani sēdēt mājās visu laiku, ko darīt vispār. Vajag strādāt, pelnīt naudiņu. Invalīds arī var daudz ko iemācīties savā dzīvē, lai viņš var savā dzīvē iet uz priekšu, kas viņš ko iemācās. Jā, pareizi runā. Nu, tad... Kāpēc gribam iemācīties daudz ko, daudz iegūst, invalīdi daudz ko var iegūst. Jā. А тебя кто-нибудь учит? A tev kaut kāds cilvēks tur mācā dzīvot? Эрик тебя учил? Erika tev mācā dzīvot? Jā, viņš man mācīja, kā dzīvot, viņš man mācīja kartupeļi griezt, viņš man mācīja burkanu griezt, viņš man mācīja visu daudz ko, daudz pie lopiņiem strādāt, viņš man iemācīja, kā malku jāiemet iekšā, kā zāģēt malku iemācīja. Viņš daudz ko man iemācīja, kā skaldīt malku. Es malku neskaldīju, es vienkārši krāmēju malku viņam. Visu to tev vajag to ekspertīzē runāt tiem ekspertiem, ārstiem. Tu saprati, ka tu iemācies to un to. Jā. Saprati, jā? Saprati? Ну и это самое, если ты нас ждешь, то мы приедем. Nu, un ja tu mūs gaida, mēs obligāti būsim pie tevis. Навестим тебя. Ciemos. Jā. Labi? A tu tagad viena dzīvo savā dzīvoklī? Nē, es viens pats istaba tagad. Neviens pie tev neatnāk? Nē. Nu, ļoti. Un tev tur neapbiežo? Nē. Nu, ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti labi. Bet pie Erika tev neatlaid. Nē, Erikam mums vēl liegums uzlikt līdz martai. Es nosūtīju jums to iesniegt. Jā. Līdz martai. Tas ir ilgi jāgaida šausmīgi. Vēl divi vēl jāgaida. Mēneši. Janvārs, februārs, marts būs. Marta būs tikai tiesā. Tiesa, jā, sapratams. А до этого они хотят его лишить рецепт-спея. Да, поэтому все зависит от тебя. Да, ты должен проситься учиться. Лаура звонит. Да.